Nu, ko Arti, smags zaudējums, kāds tavs komentārs par spēli? Dažādi līmeņi komandas, mums līdz viņiem ļoti tālu. Pagājušā spēlē sadalīja pa posmiem. Kā tu šodien var sadalīt to spēli pa posmiem? Var jau teikt līdzīgi kaut kur, protams, ne jau dēļ tiesas mēs zaudējam, tur ielaižam uzreiz ar mazākumu, bet tur jāsaka, tādu metienu tur neko tu neizdarīs. Viņi ir daudz labāki, viņi vinē 2 cīņas, viņi ir ātrāki, un tur pat par spēli kaut kāda, tur mums nav nekāda runa par spēli vairāk, bet, trešā periodā, protams, ja es teicu, 10 minūtes bija, kur mēs sabrukām ar Zviedriju, tad tagad trešais periods, kur mēs izgājām, teiksim, ar vēlmi to periodu uzvarēt. Tad mēs tur zaudējām viņu 0-5 un, teiksim, sākam zaudēt tripu vidzonā, kur mēs jau nevaram darīt, par ko mums uzreiz soda. Otrā periodā rezultāts 0-4 un šķita, ka mēs varam ieķerties. Bija ļoti labas īstenībā vārdu gūšanas iespējas, neizdevās realizēt. Varējām ieķerties? Ieķerties, tas ir skaļi teiks, mēs varējām gūt vārdus. Kāpēc šādas spēles būvējās tas, ko treneris saka ģērbtojas? Kā būvējās? Zini, es neesmu baigā pieredze, man nav šādās situācijās būt, bet mēs, ir šī junioru hokejā. Starp augšu un apakšu atšķirība ir ļoti liela. Pirms 2 gadiem, bija 2-5, bet tur bija cita komanda. Un viņiem cita, mums cita. Tagad galvenais, kā saka, es teiktu, nepalīdz tur jau, ko tur lamāsies. Viņi vienkārši ir ātrāk un spēcīgāk. Pirmkārt, mums jāturās kopā, ja katrs palīdīs zem beņķa un palīdīs zem sēgas, tas ir sliktāk, kas varbūt šī turnīra tāda specifika un burvība ir, ka līdz ar šo zaudējumu arī nekas nav beidzies. Te redzam, ka Somi kādā situācijā būs skaidrs, ka viņi būs favorīti, bet uzvar Somas un Somiem būs jādomā, ko darīt. Vai ir kaut viens elements, kura bijam tuvu kanādiešiem šajā spēlē? Nē. Kādiem momentiem. Viņi ir augstāk līmeņa komanda. Mums komandā 4 no aptubētiem. Ko mēs salīdzinām? Pārgāja pār tiem rezultātiem, līdz šim 6 pret Somiju. Pagājušā gada augustā bija visvairāk, cik ir ielaists vienā spēlē. Tagad 0-6 pret Zviedriem, 0-10 pret kanādiešiem. Tās arī ir bijušas aizsardzībā 2 sliktākās spēles, ko tu esi vadījis. Tur jau nav runa par aizsardzību. Mēs uz 5-5, ja es rēķinu, pagājušā spēlē 2 trešā periodā, kur mēs, nolaidām rokas un mēs iedavām viņiem 2 vārdus. 5-5 Zviedri mums vakar, tie bija trešā periodā, tas bija mazākums. Un šodien trešā periodā mēs, tas nedara godu mums. Mēs bez rakstura spēlējam trešo trešdienu. Jūs vakar minējāt, ka Čaļam jāsaprot, ka viņi ir atbraukuši uz pasaules čempionātu. Vai pēc šādas spēles gan jau neparadīsies sajūta, ka viņi saprot? Es saku tagad, pateikt, jūs iet kaut ko viņus nolamāt, tur nav jēgas. Tas ir objektīvi. Starp mums un viņiem ir ļoti liela atstarpe. Protams, mēs nenospēlējam ne tuvu tam, kā mēs, teiksim, katrs savam labākajam sniegumam. Tas ir cits jautājums, kāpēc, bet tagad ir svarīgākais, kā es saku, neizšķīst, katram nepaslēpties savā skapītī un negaidīt, ka tas viss ātrāk beigsies. Paldies!